Sveicināti skaistuma augstošie, laiks jaunam ceļojumam. Kad jau pārāk ilgi atmiņās atkal un atkal klīst pa brīnumaini skaistās Romas šaurajām un trokšņainām ieliņām, kur viens pagalms ir aicinošāks par otru, dažāda kalibra vārti ir plaši atvērti, pārpilnās ielas pēkšņi nomaina pilnīgi tukšās, sadzird neskaitāmo strūklaku burbuļošanu, skaidri sajūti to bagātīgo smaržu vilni, kas plūst no augiem, ziediem, augļiem, veikaliem, kafejnīcām. Vienlaicīgi sajūti un redzi, ka visapkārt arī tevi kāds vēro. Tie ir pilsētas tēli, simboli, veidoli, kā mēmie leģendārās pagātnes liecinieki, bet tu neskāpēc turpini izmisīgi meklēt kādu konkrētu vietu un celtni. Tad jāatrod varianti, kā no uzmācīgajām atmiņām atbrīvoties. Aizbraukt uz šo pilsētu vai vismaz uzņemt īsu video. Paliksim pie otrā varianta. Vēl jau vairāk tāpēc, ka pavisam nesen Romā pabiju, piedzīvojot augusta klimata izaicinājumu, jo visas dienas noturējās +36 līdz +39 grādi. Izglāba un veldzēja tikai māksliniecisko strūklaku klātbūtni un gandrīz uz katra stūra pieejamais augstais svaigais ūdens, kā arī devišķīgi gardais itāļu saldējums, jeb gelato, un, protams, augstā māksla, ik uz soļu, kuras amplitūda šajā īsajā pirmajā video par Romu mazliet jāieskicē. Vairumam Itālijas galvaspilsēta Roma pirmām kārtām asociējas ar katoļu baznīcas centru, Svētā Pētera katedrāli, kuras varenais kupols redzams gandrīz no jebkuras pilsētas vietas, un kas ir galvenais svētceļojuma galamērķis Eiropā. Tās harmoniskajā interjerā, apvienojoties renesanses un baroka stiliem, sacentušies augstās mākslas ģēniji, kā virtuozais Giovanni Lorenzo Bernini, kura pienesums ir nozīmīgs arī visā pilsētā. Turisti plūst pa bezgalīgajām Vatikāna muzeja kāpnēm un telpām, kas ir viena no slavenākajām pasaules mākslas dārguma krātuvēm, ar bagātīgajām mākslas darbu kolekcijām, tajā skaitā antīko skulptūru. Obligāti jāapmeklē Siksta kapela un citas krāšņu zāles ar meistarīgajām un plaši pazīstamajām freskām. Ikonisko objektu mūžīgajā pilsētā ir pārēm, no Romas fórumiem ar grandiozajām triumfa arkām, akveduktiem, cirkiem, termām, protams, nāves arēnas, kolizeju. Līdz pat renesanses mieram, Kapitolija laukumā un baroka pārmērībām, strūklakās, villās, pilīs vai jezuītu baznīcās, kurā arhitektūra tika sakausēta ar visiem citiem vizuālās mākslas veidiem, ar mērķi ne tikai pārsteigt, bet arī skaidri apliecināt Romas kā kristīgās pasaules centra simbolisko statusu. Izolēšos no līderu piesaukšanas un slavināšanas, kā arī svarīgajiem vēsturiskiem notikumiem, ko Roma piedzīvojusi un kas joprojām jūtami tās majestātiskajā varenībā, plašumā un elpu aizraujošajā greznībā, ko pastiprina žilbinošā dienvidu gaisma, kas vienlīdz fascinējoši spirdzinoši rīta, dienas vai vakara zelta stundās. Roma valdzina un sagūsta. Tās māksla, arhitektūra un kultūra kopumā atstājas dziļu ietekmi uz visas pasaules mākslas mantojumu, bet katru ceļotāju tā uzrunā arī personiski. Un es šoreiz izcelšu vienu no celtnēm, kurai tad arī atmiņās mēdz klejot apkārt. Tas ir Panteons, vislabāk saglabājies Romas templis, vienīgais saglabājies romiešu kupola celtnes paraugs. Panteons mums piedāvā iespēju redzēt vienu no perfektākajām formām pasaules arhitektūrā. Absolūts šedevrs, Romas izredzētības, īpašā statusa simbols, pat viņu izvērstajā būvniecības sarakstā. Uzrakst virs ieejas var mulsināt, ka to esot cēlis konsuls Marks Agripa. Bet patiesībā tas atstāts no senāk, klasiskās formas tempļa, kas te bijis un ciet ugunsgrēkā. Kādreiz tā priekšā bija laukums ar kolonādu apkārt. Šis Panteons ir jau 3. pēc skaita. Bet turpinājumā tikai par šo vienu no augstākajiem Romas tehnoloģiju un arhitektūras ģenialitātes kanoniem. Celts nosaukums un skaidrojums nav viennozīmīgs. Panteons nozīmē visu divu templis. Un tas iemieso romiešu kosmopolītismu ideju, bet saikne ir gan ar mistisko Romas dibinātāju Romulu, gan ar imperatoru kultu. Tempļa neparasto novietojumu arī ziemeļpusē noteica tā laika esošā apbūve. Tiek uzskatīts, ka to cēlis Damaskas slavenais celtnieks, grieķis Apollodors, imperatora Adriāna valdīšanas laikā, tātad Romas impērijas uzplaukuma noslēguma posmā. Imperators Adriāns bijis ļoti vispusīga personība, politiķis, dzejnieks, arhitekts, ne tikai liels grieķu kultūras cienītājs, bet arī ceļotājs, kurš izjūt cieņu pret impērijā sastopamiem atšķirīgiem reliģiskiem kultiem. Tāpēc te esot atradušies dažādi dievu atveidi. Tādējādi Panteons ir tieši Adriāna laika bagātības, meistarības un spēka simbols.
Kādreizējie 8 pakāpieni ir zuduši, jo grunts līmenis ir ievērojami paaugstinājies, ko redzam apējot apkārt celtnei. Panteona konstrukcija sastāv no 3-kārša cilindra ar kupolu puslodes formā. Celtnes uzbūvēja grieķu tempļa portiks savienots ar romisko rotondu. Tomēr tam ir 3 daļas – taisnstūra portiks, pārejas jeb savienojuma, rotondas augstumā un portika platumā un pašas rotondas. Portikam ir marmora antablements un 3-stūra frontons. 14 metrus augstās kolonnas uz balta grieķu marmora bāzes ir 1,5 metru diametrā, un tās izvietotas 2 rindās, veidojot 3 jomus. Greznas, granīta, korintiešu ordera kolonnas, katras svars ir ap 60 tonnām. Tās atvestas no Eģiptes, apliecinot Romas dominantu plašā teritorijā. No ārpuses, jeb eksterjerā, lezenais kupols maz ieraugāms. Ārsienas paceltas lielā augstumā. Lielā ārējā spiediena dēļ sienas ir vairāk kā 6 metru biezas. Tā kā vairs nav kādreizēja apmetuma, no ārpuses redzam iemūrētās ķieģeļu arkas, kas sadala kupola slodzi un kalpo kā slēpti kontraforsi. Milzīgās 7 metru augstās, oriģinālās taisnstūra durvis atrodas maistētas kā portika dziļumā. Perfekti proporcionālās celtnes vienkāršā ģeometrija fascinē. Ar tās radiālo struktūru, sfērisko formu. Iekštelpas diametrs, augstums un garums ir 43,2 metri. Sfēriskajā apjomā var ievietot lodi, ģeometrisku ķermeni ar īpašu kosmoloģisku nozīmi. Lodi ir arī mūžības, pilnības un augstākās jēgas piepildījuma simbols. Tātad kompozīcija atklāja kosmogonisko sistēmu, iekļaujot gan antīkos, grieķu, etrusku, romiešu un austrumu, eģiptiešu un babiloniešu priekšstatus par visuma modeli. Šie elementi ir kopīgi daudzām lielajām reliģijām. Aplis un lode simbolizē bezgalību, harmoniju un, kā jau teicu, pilnību. Tāpat ir arī debesu, sakrālās jeb svētās sfēras simbols. Savukārt pat celtne plānā ir kvadrāta formā. Tā ir kā zeme, profānā jeb laicīgā iemiesojums. Tas ir pasaules miers un stabilitāte, 4 debes puses, 4 gada laiki un tā tālāk. Debesu apļa un zemes kvadrāta vienotības ideja sastopama daudzās kultūrās. Kupola vēlve kā peldoša puslode apvieno un vainago visumu. Tā pauž domu par impērijas spēku un vienību, kā arī pasaules pārvaldīšanu. Tikai dažas celtnes atstāja līdzīgu harmonijas iespaidu. Panteonā nav nevēsts no smagnējības, milzīgais kupols rosina iztēli. Tas šķiet paceļamies par cilvēku galvām tikpat viegli kā debesu jums. Šī rotonda simbolizē arī romiešu pasaules mikrokosmosu, kurā valdā imperators, nodrošinot pareizo pasaules kārtību. Par kompozicionālo centru var nosaukt galveno gaismas avotu – Panteona aci, logu kupola centrā, 8,9 metru diametrā, caur kuru redzamas debesis, radot iespaidu, it kā debesis saskartos ar zemi, cilvēku sfēru, bet loga atvērums arī ievērojami atslogo kupola centrālo daļu. Panteona acis ir debesu atspoguļojums, kustīgs gaismas avots, gaisma, kas iekļūst no saules. Bieži kupolā projicējas perfekts aplis, kas kā saules līd pa debesu jumu. Monolītajam kupola pārsegumā nav armatūras, kā mūsdienu dzelzbetonam, bet toties betona sastāvs ir atšķirīgs noteiktās kupola daļās. Leizdējā smagāks ar cietākiem papildu materiāliem, kā akmens un dakstiņu šķembes, augšā vieglāks. Noturībai lietoja svarīgo pucelānu, jeb vulkānisko smilšu piemaisījumu. Kopumā te spilgti atklājas ne tikai romiešu inženiertehniskie sasniegumi, bet arī betona liešanas pilnveidošanas prasmes, ieskaitot izejmateriālu tā saukto karsto sajaukšanu. Kupols pacelts 20 metru augstumā, un tajā redzam 5 rindas ar 28 kesoniem, jeb profilētiem padziļinājumiem, kas mazina perspektīvisko deformācijas efektu, radot arī iespaidu, ka kupols ir vēl augstāks. Dekoratīvie kesoni ir no tufa, jeb vulkāniskās lavas, un tie atvieglo kupola svaru. Kādreiz tajos iekšā esot bijuši apzeltītas bronzas rozetes. Panteons simbolizē visas pasaules celtnes un vienlaicīgi visuma tēlu. Tajā katrs varēja izjust savu dievišķumu, sasaistīties ar sakrālo. Panteons kā mūžības un cilvēku templis savienoja sevī zemi un debesis, cilvēkus un dievus, pārējošo un pārlaicīgo. Simboliskajā Romas dzimšanas dienā, 21. aprīlī, saules kūles kā prožektors spīd tieši uz ieeju, ko tad arī imperatori izmantoja, apmeklējot celtni zīmīgajā dienā. Savukārt vasaras saulgriežos saules aplis atrodas precīzi celtnes centrā uz grīdas. Gigantiskais interjers rada gan izolētības, gan vienotības, gan pacelātības sajūtu. Tajā pa perimetru ritmiski izkārtoti viltus logi, bet zemāk 8 nišas ar 2 kolonām priekšā. Atceramies, ka 8 ir pilnības un harmonijas skaitlis. Virs nišām neliela kupola, lai mazinātu lielā kupola slodzi. Adrians savulaik vēlējies izvietot dažādu dievu atveidus, valdīs arī planētu kults.
kurā galvenās bija 5 planētas – Venēra, Mars, Saturns, Merkūrijs, Jupiters un lielākie debesu spīdekļi – Saule un Mēnesis. Te pielūdz arī svarīgos dievus kā Apolonu, Venēru un citus. Tāpēc bija apbezeltītas dievu skulptūras, bet centrā pretīm durvīm galvenā dieva Jupitera tēls. Panteonā ir saglabājusies oriģinālā grīda no krāsainām flīzēm, kas atvesta no dažādām impērijas vietām – pelēkā granīta, sarkanā porfīra, purpura un dzeltena marmora, kas izkārtot šaha galdiņu kompozīcijā, lai sabalsotos ar grieztu kesonu ritmiku. 22 atvērumi, drenāžu caurumiņi, kur lietus laikā noticēt ūdenim, ja vien tas jau nav izgarojis. 7. gadsimtā Bizantijas imperators Foka uzdāvināja Panteonu pāvestam Bonifācijam IV, un tas tika iesvētīts kā kristiešu baznīca. Paganiskie gari esot izlidojuši ārā Panteona aci. Paganiskās skulptūras, protams, nomainīja ar abedījumiem un altāriem, kā pastumlāšanas Svētā Jāzepa un citiem. Šis status tad varbūt arī sargāja celtni cauri gadsimtiem. Laika gaitā celtne tomēr ir cietusi gan no zemestrīcēm, gan no šīs zemes vareno pavēlēm. 1. gadsimtā jau imperators Konstantīns II lika aizvest uz Konstantinopoli apzeltītās bronzas plāksnes no jumta. Sliktā nozīmē izcēlies arī Mateo Barberīnī, ja pāvests Urbāns VIII, kurš lika paņemt bronzu no durvīm, lai leģendārais Giovanni Lorenzo Bernini to izmantot Svētā Pētera katedrāles milzīgiem baldahīnam virs galvenā altāra, ko jau redzējām sižeta sākumā. Iegājās pat vārdu spēle Barberīnī barbars, jo posta celtnes, un teiciens, ko neizdarīja barbari, izdarīja Barberīnī. Bet, ja atkal pieminam Bernīnī, tad viņam Urbāns VIII lika Panteona fasādi papildināt ar 2 zvanu torņiem, kurus iesauc par ēzeļa ausīm, bet tie tika noņemti 19. gadsimta beigās. Šobrīdējā interjerā romiešu askētismu pārspēja barokālais graznums, kur obligāti elementi bija polikroms marmors, zeltījums, skulptūras, freskas un tā tālāk. Kopš renesanses te ir arī apbedījuma vieta. Slavenākais ir vienkāršais Rafaela apbedījums, nevis 2 Itālijas karaļu milzīgie marmoru un porfīru sarkofāgi. Virs Rafaela adusas vietas redzam dilmāti, ko 16. gadsimta sākumā pēc Rafaela gribas esot radījis viņa māceklis Lorenzetto, bet kā uzraksta autors esot Rafaela draugs kardināls Pietro Bembo, un ko varētu tulkot apmēram šādi. Šitus Rafaels, viņa dzīves laikā lielā māte daba baidījās no sakāves, bet pēc viņa nāves nobojājies. Atceramies, ka Dižensons zvaigzne ir vien 37 gadu vecumā. Panteons kā būvtehnikas meistardarbs kalpojas par iedvesmas avotu neskaitāmām celtnēm Eiropā, jāmin Brunelleschi, Bramanti un Michelangelo renesansē, un pat visā pasaulē līdz pat Kapitolijām Vašingtonā, ieskaitot Latvijas teritorijā mūsu pašu mežotnes pili. Noslēgumā jāpiemina brīnišķīga tradīcija. Vienu reizi gadā, 50. dienā pēc katoļu lieldienām, no augšas, no Panteona loga birstot rožlapiņu lietus, ko ugunsdzēsēji nodrošina, un tas simbolizē svētā gara nolaišanos uz zemi. Sarkans kā liesmu mēlis. Panteons nemainīgi sniedz dievišķas izjūtas, diženumu, mieru un harmonijas. Romā var sajust ne tikai grandiozās vēstures un augstās mākslas elpu, tā ir pilna noslēpumu un saldās dzīves, jeb dolce vita valdzinājumu. Tā apsola un nepieviļ, tā gaida un aicina. Un katru reizi tu iemīlies šajā pilsētā no jauna. Paldies par uzmanību!